Kāpēc 100% populists Ļoša ir Saeimā? Kopā pat ar valsts valodu nepratējiem, kas nozīmē ar strādāt nespējīgiem. Tāpēc, ka Ļošas elektorāts uztver tikai emocionālo simbolismu, bet informāciju neanalizē, kritiski nepārbauda un uztver Ļošas runas kā vienīgo patiesību. Jo tā ir vieglāk, tad nav jādomā un atbildība nav jāuzņemās. Tajās reizēs, kad sanāk kaut kur iesaistīties sarunā, tie ātri nokļūst muļķu lomā. Pie video par Klimeņķevu apvainoja mani melos, ka redz Ļoša labi latviski runā. Nav pirmā reize, starp citu. To, ka par manu stāstāmo pieminu 61 gadu vecumu un izcelsmi no Jēkabpils novada, salikt kopā šamējiem nesanāca. Ļoša jau priecājās, šis zina, ka par viņu vēl par skaistu ārieni un verbālām rūpēm par cilvēkiem, jo reālo rūpju risināšana nenotiks. Pirmkārt, Ļoša pie teikšanas jeb koalīcijā nekad nenokļūs. Otrs, Ļoša darīs visu, lai tur arī nenokļūtu, jo, ja nāksies tiešām kaut ko risināt, pat Ļošas aklais elektorāts sapratīs, kas šis ir par fruktu.